tur apdraudējumi ir. Bet es zinu, ka katru gadu tur sanāk desmitiem, simtiem tūkstoši cilvēku. Es runāšu par morālisko pusi vēl vienreiz. Kamēr mēs skaidri un gaiši sabiedrībai nepateiksim, ar ko atšķirās cīņa par savu neatkarīgu valsti, no vienas okupācijas pāriešanas otrā okupācijā, tikmēr visu laiku būs problēmas. Lūk, un tā ir tā mūsu nelaime, ka sabiedrībā daudz pazīstam cilvēki nobijušies no vārda okupācija, šo vārdu negrib lietot, negrib saprast, bet kā var svinēt, kā var atcerēties kaut ko tādu, kas ir saistīts ar tautas okupāciju. Bet no otras puses mēs tomēr nevaram izslēgt iespēju, ka arī latvieši ir šeit 9. maijā, jo arī šajā pusē daudzi karoja. Piedodiet, latvieši ir dažādi. Pelšars skaitījās latviec un Vosturs skaitījās latviec. Jā, bet arī tajā armijā bija daudz tādu, kas cīnījās par Latvijas neatkarību. Nu labi, kurā sarkanajā armijā cīnījās par Latvijas neatkarību? Ar kādiem apsvērumiem viņi tajā brīdī aizgāja vai tika aizvest šajā armijā? Tas jau ir vēstures jautājums. Parādiet man vienu latviešu sarkanarmieti, kurš cīnījās par neatkarīgu Latviju un kurš 9. Par neatkarību cīnījās tikai tie, kas bija leģionā jūs. Protams, tāpēc, ka Vilis Samsons. Jā, cīnījās par neatkarību. Jūs vispār laikam viņa tā lāga nezināt, kas tas tāds ir. Es zinu, kas viņš ir. Man liekas, ka liels aizdoms, ka nezināt. Saprotiet, te ir no paša sākta gala jautājums. Sarkanā armija vienmēr ir cīnījusies par PSRS interesēm. Un nekad nav cīnījusies par neatkarīgu Latviju. Pilnīgi tādu pašu argumentu var minēt arī par fašistisko armiju, ka arī cīnījās par pavisam citām Padomju Savienībā, un Latvijas intereses bija arī Padomju Savienības leģionāri, kas cīnījās, viņi cīnījās par neatkarīgu Latviju, piespiedu kārtā ar svešiem ieročiem. Vēlāk jau tas parādījās latviešu leģionāru dziesmā. Mēs sitīsim tos sarkanos, pēc tam tos zilu pelēkos. Tāda dziesmiņa bija, un tā tikai parādīja latviešu karavīru noskaņojumu. Ar ieročiem rokās iztriekt ārā, aiztriekt sarkanārmieši, ar ieročiem rokās, pēc tam tos zilu pelēkos. Kārtīgi Latvijas karavīri, patrioti to bija iecerējuši. Bija arī, starp citu, Kureļa karavīri, kā jūs atceraties, kas jau atklātā tekstā toreiz Latvijas teritorijā pateica, ka viņi cīnās pret visiem. Un tomēr vai nebūtu laiks beigt šo lietu saistīt ar politiku? Kādēļ, es joprojām nesaprotu, neļaut šiem cilvēkiem pieminēt savus biedrus, svinēt savus svētkus vai savas atceres dienas atzīmēt? Kurš? Es neredzu šeit politiku. Šeit atnāk cilvēki, kuri apzinās vēsturi. Un 16. martā? Viņi neuzskata to par vajadzību. No 16. martā viņi arī piemina savus biedrus. Nu, viņi piemina. Tad kādēļ neļaut? Es nezinu, kāpēc. Būtu jūs tādā laikā. Jūs būtu ar mieru, ka 16. marta pasākumi notiek Rīgā? Es nebūtu ar mieru. Tad kāpēc? Paga. Nevar salīdzināt divas lietas. Viena lieta ir uzvara pret nacismu, fašismu, hitlerismu, un otra lieta ir pieminēt tos, kas deva zvērestu Hitleram. Jā, bet no vienas puses tā ir vienkārši vieni, kuri uzvarēja karā, un otri, kuri zaudēja. Kurš noziedznieks. Jūs nevar to noliekt. Hitlers ir noziedznieks. Ar ko viņš ir sliktāks par Staļinu? Staļins ir vēl lielāks noziedznieks. Vai ir vai nav noziedznieks? Nav. Nē, nu, viņam jau visi, viņam Staļins ir dievs, tā kā ko jūs brīnāties. Golubo kungs pat okupācijas faktu neatzīst, tā kā nav te ko runāt, ka mēs katrs paliksim pie saviem uzskatiem. Tikai viena lieta ir tāda. Šeit ir Latvija, un šeit nav Krievija. Šeit nav Krievija, šeit nav Latvija, un šeit dzīvo ne tikai latvieši, šeit dzīvo arī Krievi. Nē, nu, tur nekā nav arī darīt. es esmu Krievs. Nē, nu, to jau jūs 15 reizes jau šodien esat pateicis. Bet vai jūs abi paliekot pie saviem uzskatiem, vai politiskās partijas paliekot pie saviem uzskatiem, tiešām nevarētu vienkārši ļaut cilvēkiem atzīmēt tās dienas, kuras viņi grib atzīmēt, lai kurā pusē viņi būtu karojuši? Man neviens atļauj nav prasījis, es atkārtoju vēl vienreiz. Kamēr mēs nebūsim sakārtojuši vēsturi taisnīgi, pateikuši, ka okupants ir okupants, būs ārkārtīgi grūti tālāk par to visu runāt. Es atkārtoju vēl vienreiz. 9. maijā var parādīties sarkanie karogi, Krievijas karogi, Krievijas flotes karogi, visādi apkārušies ar visādiem žvadzekļiem būs un tā tālāk un tā joprojām. Tas ir šovinistu perēklis, diemžēl. Neviens nevar aizliegt veterānām uzlikt savas medaļas, ordeņus. Par ko viņš ir dabūjis? Par to, ka izcīnīja uzvaru pret Hitleru. Jā, kā tā par to, ka uzvarēja Hitleru. Ko viņš tur ir uzvarējis? Es tev saku vēlreiz, ka PSRS sabruka. Sagrava Hitleru režīmu. Nobelkungs, ko iesākt? Pasākumu 9. maijā būs.
Nē, nu, ko es tur varu pateikt? Nu, vienkārši, kas grib, tas tur ies, un man jau neviens nekāda nav prasījis, ne man atļauju, ne man viedokli. Es uzskatu, ka tie ir okupācijas armijas ierašanās svētki, ja tā to var nosaukt, un Latvijas valstī un Latvijas tautai tur galīgi nav ko darīt. Tāpēc, ka tas neatiecās uz brīvu, neatkarīgu Latviju. Nu, sveiki viss! Nu, Es gribu pateikt, pusē, ka pie šī pieminekļa būs ļoti daudz latvieši, kuri pieminēs tieši 9. maiju, un mūsu prezidents būs Maskavā. Aha, jūs prezidents. Mūsu prezidents. Arī jūsu prezidents, arī mūsu prezidents, jo viņš ir Latvijas prezidents. Jūs pa Zatleru nevar nebalsojāt. Viņš ir Latvijas prezidents. Jūs balsojat pa Zatleru? Viņš ir Latvijas Bailes no atbildēšanas, jā? Viņš ir Latvijas prezidents. Šitādi mēs esam, šitādi mēs paliksim. Būs Latvijā cilvēki, kas cīnīsies par neatkarīgas Latvijas godu un kas cīnīsies par taisnīgu vēsturi un cīnīsies par to, lai mēs nekad neaizmirst okupāciju. Un būs šitādi kā Golubovkungs, kas nolieks okupāciju pašā saknē. Ar to mums, diemžēl, būs Kā pagājis 9. maijs, par to mēs jums 900 sekundēs ziņosim pirmdien no rīta nākamajā nedēļā. Šorīt es saku paldies jums, kungi, un Kristīna tūdaļ apkopos balsojuma rezultātus. Jā, paldies, Ģirt, un tātad kārstas diskusijas šajā rītā 900 sekundēs, un esam apkopojuši arī balsojuma rezultātus, un tātad kopumā mums ir zvanījuši aptuveni 1000 zvanītāju, pret 9. maija pasākumiem aptuveni 700, savukārt par 300. Lūk, tādi aptaujas rezultāti šajā rītā. Un, protams, katru ceturtdienas rīta 900 sekundēs sekojiet līdz jaunākajām politiskajām diskusijām 900 sekundžu raidījumā Duelis. Un tātad iekšlietu ministra Linda Mūrnieca pirmdienas rītā stāstīs jaunākās ziņas par to, kā tad noritējis 9. maijs Rīgā. Un šajās brīvdienās, tātad, kā jau runājām, būs klāt arī 9. maijs, par kura nozīmību, kā jau mēs arī pārliecinājāmies šeit studijā, joprojām turpinās strīdi. Un šajā dienā Maskavā arī atradīsies Latvijas valsts prezidents Valdis Zatlers, un politiķiem un ekspertiem par šo vizīti ir ļoti dažādi viedokļi, tāpēc mēs vēlējāmies noskaidrot arī sabiedrības viedokli par šo jautājumu un veicām to sadarbībā ar pētījumu aģentūru TNS Latviju, un lūk arī pētījuma rezultāti.